80. gadu spiegumānijas laikos neviens pat nespēja iedomāties, kā augstā kara bērnam Džeimsam Bondam būs tik ilgs mūžs. Britu slepenā dienesta aģenta un rakstnieka Jana Fleminga izlolotajam spiegam ar dienesta numuru 007 un atļauju nogalināt, esot daudz autoru paša īpašību, taču gadu gaitā tās transformējās atbilstoši publikas pieprasījumam un politiskajiem vējiem, jo Bonda filmas allaž reaģējušas uz pasaules karstajiem notikumiem. Džeimsa Bonda kinosāgas pirmsākumi bija pieticīgi. Pirmā filma Doktors Nē 1962. gadā gandrīz neieraudzīja ekrāna gaismu, jo, kad budžets par 100 000 pārsniedza tam atvēlēto nieka 1 miljonu, studija grasījās filmu slēgt, jo necerēja atgūt iztērēto naudu. Taču tieši šajā filmā tika ielikti pamati visām detaļām, kas vēlāk kļuva par Bonda filmu ikonām, no īpašās titru epizodes un asprātīgi divdomīgajiem tekstiem līdz planetāri atpazīstamajai frāzei. Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. 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 Tikpat svarīga loma kā pašam pievilcīgajam un ciniskajam superspiegam ir arī viņa meitenēm. Pārasti katrā filmā tādas ir vismaz divas – labā un sliktā meitene, taču vienmēr viņas ir skaistas, gudras un liktenīgas. Nav patiesa stereotips, ka labā Bonda meitene allaž ir blonda, bet sliktā tumšmata. Zinot šo pieņēmumu, producenti allaž centušies jaukt kārtas, lai padarītu filmas intrigu aizraujošāku. Un arī feministu apgalvojam, ka Bonda filmas ir sieviešu noniecināšana, rādot tās lielākoties kā nevarīgas, vīriešus rotājošas un viņiem pakļāvīgas būtnes, nav raduši dzirdīgas ausis. Es nepiedaru pie tām, kas uzskata, ka Bonda filmas degradē sievietes. Savas seksualitātes apzināšanās un prasme to izmantot ir visspēcīgākais ierocis, kāds vien var būt. Par apvērsumu Bonda filmu vēsturē var uzskatīt 1995. gadu, kad zeltacī Britu izlūkdienesta MI6 priekšniece M sāk tēlot Džudiju Denču, kur arī var savā ziņā uzskatīt par Bonda meiteni, lai gan drīzāk starp viņiem valda mātes un nepaklausīga, bet mīļa dēla attiecības. Viens no ikoniskākajiem ar Bonda meitenēm saistītajiem kadriem ir Ursulas Andersas iznākšana no jūras baltajā peltkostīmā Doktorā Nē. Vēlāk šī epizode citēta nevien dažādās parodijās un citās filmās, bet arī pašā Bonda sērijā, filmā Mirsti citu dienu, to atkārto Halle Berrija. Un vēlreiz filmā Casino Royale pats Bonds Daniels Kreigs. Reizēm Bonda meitenēm pietiek uz ekrāna parādīties tikai 5 minūtes, lai izraisītu sensāciju. Tā notika 1964. gadā Zeltpirkstā, kad Šerlija Ītona stājās kameras priekšā visa klāta ar zelta krāsu. Vēlāk šis skats tika atkārtots pat uz žurnāla Life vāka un izraisīja sensāciju. Jau pieminētā Halle Berrija ir pirmā melnādainā Bonda meitene visā sērijā. Aziātas gan bijušas vairākas. Vecākajās filmās tumšādainās dāmas biežāk spēlējušas ļaundaras un liktenīgās sievietes. Šķiet neaizmirstamākā no tām ir efektīgā 80. gadu modele Grace Jonesa filmā A View to a Kill. Aktierim nemazāks gods kā tēlot pašu aģentu 007 ir tikt izraudzītam par Bonda filmu ļaundari. Šī galerija ir ļoti krāšņa, jo sliktajiem puišiem jābūt superspiega cienīgiem pretiniekiem. Viņu nagos galvenais varonis nereizi vien bijis par matu no nāvis, krokodilu zobos, zem zāģa, asmens vai citos iedomājumos un vēl labāk neiedomājumos veidos. Bieži Bonda ļaundariem bijuši kādi fiziski trūkumi, kas ir kā pamato, kāpēc gūtās traumas rezultātā viņi pārgājuši ļaunumu pusē. Lai atceramies nesenākos Robertu Kārlailu ar sašķaidīto galvaskausu filmā Ar pasauli nepietiek un asinis raudošo Matsu Mikelsenu, Casino Royale. Bonda filmas pamazām kļuvušas par tehnikas progresa flagmanu un augstā stila zīmolu. Aģentu 007 ar visādām spiegu ierīcēm un instrumentiem, jeb gadžetiem parasti apgādā MI6 arsenāla pārzīmes Q. Interesanti, ka pirmajā filmā Doktors Nē ir tikai viens īpašs gadžets – paliela izmēra Geigeru skaitītājs, ar kur dodarbojas ļaundars Doktors Nē.
Otrajā filmā No Krievijas ar mīlestību Bonds izmanto glābēju čemodānu, pēģeri un telefonu mašīnā. Mūsdienās par tādām ekstrām gribas smīkņāt, bet tolaik tie bija vismodernākās tehnikas brīnumi. No pirmā digitālā pulksteņa filmā Dzīvo un ļauj mirt līdz BMW 750i, kas vadāms ar mobilo telefonu, filmā Rītdiena nemirst nekad, Bonda filmas parādījušas, ka pat mūsdienu vissarežģītākie gadžeti tuvākajā vai tālākajā nākotnē šķitīs smieklīgi. Mašīna ir vissvarīgākais aksesuārs šajā filmā. Piedodiet, puiši, bet tas ir Aston Martin. Aston Martin ir atgriezies. Jā. Esmu ar to ļoti apmierināts. Skaista mašīna. Fantastiska mašīna. Bonda mašīnas ir tik labi gadžets kā filmas pamatelements. Lai gan par aģenta 007 mašīnu pieņemts uzskatīt Aston Martin, superspiegs gan daudz pārvietojies arī Alfa Romeo, BMW, Audi, Ford un citu marku mašīnās. Pirmajā filmā Dr. Snei producentiem par Aston Martin izmantošanu vajadzēja maksāt, taču pēc tam nekad vairs autoražotāji no kinoļaudīm neprasīja naudu par tik šiku savas produkcijas reklāmu. Bonds 50 gadu laikā izmantojis visus iespējamos pārvietošanās līdzekļus, tādējādi atspoguļojot arī attiecīgā laikā valdošo politisko notikumu modi. Kad 80. gados Amerika iesaistījās zvaigžņu karu programmā un cīnījās ar PSRS par kosmosa apguvi, arī Rodžera Mūra Bonds devās kosmosā filmā Moonraker. Tāpat viņš nereiz vien traucies pa zemūdens dzīvēm, arī 1977. gadā ar Lotus Esprit filmā Spiegs, kurš mani mīlēja. Ir tikai viens vīrietis, kuram ir visslavenākā loma kino vēsturē, un tas ir Bonds, James Bonds. 50 gadu laikā Bondu spēlējuši 6 aktieri, visi no apvienotās karalistes, ieskaitot pirmo Skotijas parlamenta deputātu Šonu Koneriju. Mans Bonds ir Konerijs. Konerijs bija Bonds. Connery was Bond. Šons Konerijs spēlējis 5 pirmajās filmās, tad atdodot vietu Džordžam Lazenbijam filmā Viņa maistātes slepenajā dienestā, bet atkal atgriežoties filmā Briljanti ir mūžīgi. 1973. gadā ar Dzīvo un ļauj mirt lomu pārņēma Rodžers Mūrs un nospēlēja slaveno aģentu vēl 6 reizes 12 gadu laikā. Uz 2 filmām Mūru nomainīja velsietis Timotijs Daltons. Living Daylights baudīja relatīvus panākumus, bet nākamā filma Licence nogalināt ar Timotiju Daltonu kļuva par visu laiku finansiāli vissliktāko Bonda filmu. Pēc 6 gadu pārtraukuma, kurā turpinājās juridiskas tīvēšanās par Bonda filmu tiesībām, 1995. gadā Zeltacī savu pirmo Bondu nospēlēja īrs Pīrs Brosnans, iedvešot sērijā jaunu elegances un asprātības dvēsmu. Viņš aģentu 007 tēlojas 4 filmās. Turpmāko 4 gadu laikā virmoja sprāgi minējam, kurš tad būs jaunās 1000-gadas Bonds. Versijas bija dažādas, bet producenti nāca klajā ar netradicionālu un sākumā daudziem faniem nepieņemamu kandidatūru – Danielu Kreigu. Iespējams, kampaņa Kreigs nav Bonds ir viena no negantākajām kino vēsturē. Es laižu to pār galvu. Nekas cits neatliek. Mēs veidojam pasakainu filmu. Mēs veidojam pasakainu Bonda filmu. Tiklīdz tā būs pabeigta un nopulēta, cilvēki drīkstēs teikt visu, kas viņiem tīk. Drīkstēs kritizēt. Bet pagaidām jau vēl nav par ko runāt. Tā nav pabeigta. Taču līdz ar viņa iekāpšanu populārā tēla kurpēs tas kļuvis sprēgāks, jauneklīgāks un skarbāks. Šoruden uz ekrāniem iznāks 3. filma ar Kreigu Bonda lomā, kuras pagaidu nosaukums ir Operācija Skyfall. Pārējais gan joprojām tiek turēts stingrā slepenībā. Skaidrs, ka Jamesa Bonda filmu panākumu pamatā ir spēja pielāgoties strauji mainīgajam laikam un skatītāju vēlmēm, saglabājot uzticību, groda, klasiskā kino vērtībās balstītas spiegu gabalu vērtībām.